Ieskatīsimies renesansē, aptuveni no 15. gadsimta līdz 16. gadsimtam. Renesanse ir bijusi apzināta tiekšanās pēc pagātnes mākslas un kultūras sasniegumiem, atdarinot antīgās mākslas darbus gan teltniecībā, gan arhitektūrā, gan literatūrā. Varam Tikai iztēloties, kāda bijusi renesanse. Cilvēku šajā periodā virzīja vēlme uzzināt, kā bijis agrāk. Tāpēc viņi pētīja antīgo, tātad senās Romas un senās Grieķijas kultūru, kur bijuši arī gudri filozofi un matemātiķi. tumšais viduslaiku periods ir beidzies. Tagad uzmanības centrā ir cilvēks, viņa ķermenis un prāts. Rodas daudzas idejas. Ir prieks, ka cilvēka idejas vairs netiek apspiestas, kā tas bija viduslaikos, un atklāja, ka Zeme griežas ap Sauli, nevis otrādi. Gutenbergs izveido iespiedu mašīnu, Un tagad ar to var pavairot grāmatas. Skolās un universitātēs parādās bibliotekas. Arī mūzikas grāmatas tiek pavairotas ar iespiedu mašīnu un vairs nav jāpāraksta ar roku. Lielo baznīcas reformu veids Mārtiņš Luters, kuram bija svarīga gan mūzika, gan godīgums baznīcā. Viņš uzskatīja, ka Bībeles lasījumiem un dievkalpojumam jānotiek tautai saprotamā valodā. Nozīmīga renesanses laika personība ir Leonardo da Vinci, kura izgudrojumi un mākslas darbi abrīnoti un pētīti visos laikos, arī mūsdienās. Piemēram, noteikti ir vērts apskatīt viņa gleznu Mona Lisa, cik ģeometriski tā ir veidota. Ir grūti pat aptvert, kā viens cilvēks ir spējis radīt tādus šedevrus un aptvert gan zinātni, gan mākslu. Arī renesanses laika angļu literatūras meistara Viljama Šekspīra devums iedvesmo nākamo gadsimtu cilvēkus, arī komponistus. Paralēli laicīgajai mūzikai turpina attīstīties baznīcas mūzika. Baznīcas mūzika parāda savu varenību Polifonijā. Ko nozīmē polifonija? Tā ir daudzbalsība, kas sāka veidoties viduslaikos. Tā kā jau spēja pierakstīt konkrētus notis, daudzbalsīgā dziedāšana ļoti attīstās. Tiek arī radīti jauni mūzikas instrumenti. Noteikti jāpiemina sarežģītais mūzikas instruments viola, kas bija lielāka par violi un iedvesmoja radīt vienu no mūsu gadsimta top instrumentiem – violi. Mūsdienās vēl ir cilvēki, kas spēlē violu, jo viņiem patīk tās skanējums. Noteikti ieklausies, redzēs, tas ir daudz savādāks. Patiešām ir vērtīgi izpētīt renesanses jaunos instrumentus un citus sasniegumus, kā pētot seno kultūru, cilvēki renesansē radījuši ko jaunu, lai tev iedvesma pētīt renesansi.